Laba diena, jeb labs vakars, mīļās meitenes. Es visus savus pacientes saucu par meitenēm, jo mēs esam meitenes būtībā palikuši līdz lielam vecumam. Es tikko pirmdien atgriezos no Vispasaules ginekologa endokrinologa kongresa. Es esmu ginekologs endokrinologs. Ko tas nozīmē? Es zinu un atbildu par sievietes funkcionēšanu. Apakša, tur, kur mēs pavadinām kādu, tas viss ir tikai izpildu orgāns. Mums tagad pēdējā laikā māca tikai pa zemgarozu, garozu vēl nezinu, tas ir dieviņš un kaut kas cits. Un viss, kā notiek, kā funkcionē. Un es domāju, ko es nākšu runāt, bet tad es skatos, ka mans pacients ļoti maz ko zina par mūsdienu dzīvi. Jo mūsdienu dzīve, jāapskatās, cik ir pulkstenis, bez 15, cik mēs minūtes var runāt. Jo mūsdienu dzīve ir pavisam citādāka. Un arī bieži vien mēs mediķi nemākam dot padomu, iet līdz mūsdienām. Un tas ir tik interesanti, kā ir mainījusies attieksme sievietei pret dzīvi. Jo mūsu prezidents, kas man ir asociācijas prezidents, Gens Jānī, viņš mums lika aizdomāties, kas ir mūsu sūtība, mana sūtība, mūsu kolēģu sūtība. Jo sievietes ķermenim ir ļoti grūta dzīve jāiziet, grūtas pārvērtības. No mazas meitenītes līdzīgi puisītim. Tur jau sākās meitene, sākās pusauģu gadi. Pusauģu gadi ar pirmām menstruācijām, kas ir diezgan sarežģīti. Mūsdienās ir jauna mode. Sievietei, mazai meitenei, 15-gadīgai, 12-gadīgai jāpaliek apaļai, jo šeit veidojās viens hormons, kas iet uz galvu, uz hipofīzi, un izsauc estrogēnu veidošanos. Un meitenes paliek apaļas. Viņam nepatīk. Viņš sāk bada diētu, noņem šito taukus, un menstruācijas apstājās. Un velti to mums medicīnā sauc par bada diētu. Un pēc tam ir diezgan grūti dabūt to bioloģisko pulkstenīti atpakaļ. Tā kā to ņemat vērā uz savām meitām. Sieviete ir izzemdējusi, viņai jau te funkcionē tas pulkstenīts, un viņai nav tas tik traki, bet jaunam skuķītim tā. Tad sievietes ķermenis iet ar lielu punci. 3 kilo, 4 kilo jāizdzemdē, un 10 kg zaudē dzemdību laikā, dzemdību dienā. Tad ir barošanas periods, kad viņai atkal jāēd pareizi un jābaro un atkal. Un beigās viņa ir jau gados un beigās pavisam tantuks. Un tagad šīs pēdējās 2 sievietes mūsdienās ir jau diezgan reti. Jo, kas tad notiek ar vīrieti? Kāpēc šodien tie vīrieši tik smuki raudāja? Viens otrs Žagars tur stāstīja pamācību. Jā. Bet tas nav bez vajadzības. Es saprotu, ka tas ir iekšēji vajadzība vīrietim. Lūgt no sievietēm, lai viņas palīdz viņiem izdzīvot. Un šis ir tas posms ap 45, 50 gadi. Sieviete piedzimst ar noteiktu skaitu ulšūnu, 400 000 vidēji mamma iedod. Un viņa katru mēnesi tērē, un tur tā un tā. Un 45, 50 gados ir, kā krievi saka, kirdīgi tukšs. Nav. Un viņai viss ir pie kājas, gan tas vīrietis, gan tas vispārējais, depresijas nāk virsū, iet pie psihiatra, tas dod kaut kāds antidepresants, un ko tur vēl dod, un viņa paliek apaļa resna. Resna viņa paliek, tāpat kā meitenei menarhē, sākoties, ir jābūt šim vēderiņam, viņai nav estrogēna, viņai arī veidojas. A vīrietis, kā piedzima, tā teica, testosterons lēnā garā veidojās no 14 gadiem, balss lozums un tā tālāk. Un tad viņam kaut kur ar sportu, ar visu pareizu dzīvesveidu, viss notiekās. Un tad, kad viņš paliek jau tāds bišķiņ vecīgāks vai kā, viņam ir svarīga šī fiziskā mīlestība, lai būtu ejakulācija. Ar spermu iziet testosterons, ir signāls atkal uz hipofīzi, uz to endokrīnogu dziedzerīti,
Un tas dod ārā signālu, ka vajag jaunu testosteronu. Un saprotiet, kāda vīriešiem ir forša sajūta. Kāpēc viņiem tās jaunās meitenes vajag? Tāpēc, ka viņi taču jūtās ar jaunu testosteronu. Un tāpēc mans uzdevums ir tomēr jums padomāt, ko jūs darīsiet ap tiem 45, 50 gadiem. Kāpēc sākās hormonu aizvietojošā terapija? Tikai tāpēc, ka nezināju, kur tās sievietes 2000. gadā likt. Jo apmēram 25% sievietes būs kuku, būs ar štociņiem un nekā. Un tad es domāju, ka tā kā diabēta pacientiem, tas ir cukurslimības pacientiem, viņiem nav insulīna, viņiem dod insulīnu un viņi dzīvo tīri labi. Un sāka dot sievietēm estrogēns, nav estrogēna. Un sākumā bija daudz kļūdas, tur bija bēži krūtīs, tur bija tāda raupi darīšana. Un tagad ir nonākuši tik tālu, ka uz rokas uzsmērē vienu pilienī hormonus, izsmērē un viss. Un tā līdz 80 gadiem, līdz baltām ķībiņām. Man prasa, cik ilgi dakteri? Es saku, tā, kad tev būs tās ķībiņas, tad tu vairs neuzsmērēsi. Un kāpēc tas hormonu aizvietojošā terapija ir vajadzīga? Ne jau tāpēc, ka tev ir karstumiņi vai nav, krunkas ir vai nav. Tu aizies pie kosmetologa. Tagad šodien ar tik daudz runā, kādas ir iespējas un mode un tā tālāk. Bet tavs prāts, tavas šūnas, tavas visas iekšējie asinsvadi, nekā. Tas viss ir vajadzīgs hormonu aizvietojošā terapija, estrogēna vajadzīga, saprātīgi, sabalansēta. Jo oldnīca vienā dienā nedziest 5 gadus. Un šajā laikā jums jāmeklē palīdzība pie savu ginekologa. Ja ģimenes ārsts prātīgs pie viņa, bet galvenais ir jāizmeklē un katrai individuāli jāpiemeklē tā terapija. Un tad sākat lēnāk garā lietot. Un vajadzīgs nonākt tik tālu sievietē, nevis, ka viņa izpilda savu funkciju pret vīru, jo citādi ir maksas sausums, ir jādod viss kaut kas, bet lai viņa ar prieku un ar vajadzību, lai viņa drīzāk to vīrieti, veci pavedina. Es saku, ka vajag. Jo man tie vīrieši ir sūdzējušies. Viņi teica, es pašau pa kreisi, baigi foršā sajūta ir. Kāpēc mana sieva negrib? Viņa nāk, dakteri, dara kaut ko, lai viņa grib man mīlēt. Jo man citādīgi viņi grib no maniem šķirties. Manta, bērni, māja. Paskaties, kas man ir. Un pēc kā man tur kaut kāda jauna sieviete atkal tur pieradināt un kaut kas. Viņš ir aprēķinātājs un tā kā Žagars teica, Žagara kungs teica, ja, kad viņš ir pāva, kas viņš bija pāva, jā. Un tātad viņam vajag gan viņu paglaudīt, gan arī bišķiņ piebremzēt, un līdz ar to, lai viņam būtu šis brīvais laiks. Un otrs runātājs teica, ka viņam vajag šo mīlestību un brīvu laiku nedaudz. Un par to mīļumu runā ļoti daudzi vīri man. Kāpēc nav mūsdienu sievietēm, ir sevišķi Latvijā? Es nezinu par Igauniju un citām Baltijas republikām. Es zinu, kā rietumos, Francija un Vācija. Tur ir citādāks. Tās sievietes nav tik ļoti karjeristiskas tā kā pie mums. Mums ir valdonīgas. Mēs kādreiz ginekologu aprunājam savus pacientus. Man bija blondīne ar uzpumpētām lūpām, lieliem pupiem. Kas viņa bija? Vai Anna, vai kāda cita vārdā? Visas vienādas un garas kājas. Nav individualitātes, ka mēs ieraugām kādu apaļīgu tādu ar savu personību. Tas jau ir kaut kas cits, par to jums jāpadomā. Un jums jāpadomā, kā jāvada šis laiks. Kā šis laiks, tad jāiet pie savu ginekologu, lai izmeklē jūs. Un kad sāk asiņošanas būt, neregulāras menstruācijas, bieži vien ir funkcionāls cistas. Dakteris paskatīsies un iedos sākumā ļoti vieglus hormonus, ko sauc par hormonālo kontracepciju. Man arī saka, es savu mūžu neesmu lietojis, kāpēc man tagad jālieto? Tā ir mazākā deva, ko var iedot. Un tad tu ej dziļāk uz to bedri, jo tā olnīca ir tukšāka tais 5 gados, tev jāliek lielāka deva. Un beigās jau medicīna ir tik tālu, ka tagad ir
Uz lipasomām tāds kremiņš, kas sastāv gan no estradiolu un progesteronu, no abiem hormoniem, kas mums nepieciešami ir. Un tās lipasomas ir auklodītes, kas ienes organismā šūnā iekšā tieši to hormonu. Tik tālu ir nogājusi medicīna. Super! Un pēc tam... Nē, man kā ārstam, man liekas, tas ir tiešām mums saules aptieka to taisa. Arī sākumā negribēja izdomāju apotēka, man liekas, Austrijā, jeb Šveicē jauc apmēram. Viņi gribēja, lai to biznesu nāk viņiem un tur tā tālāk, bet saules aptieka iepirka no Grieķiem. Un pavisam cita sajūta, cita lieta. Bez tam tālāk. Labi, tas vecs tevi nogrēkojas, tu esi viņu pamets, un tagad tu esi sieviete vien pati. Ko tā sieviete dara? Viņa sameklē nākošo, pablisina acis, bet viņai ir jābūt, lai būtu tā spīdīgums acīs, lai viņai būtu tā interese. Un tad nāk pie maniem, tak ir mani jaunas attiecības. Labi, sadodu hormonus un... Bet, mīļās meitenes, jums kaut kā ir jānodzīvo līdz tiem 80 gadiem ar godu un prieku. Un ne jau tikai pienākumu pildīt. Protams, visvienkāršāk ir savā ģimenē ar savu vīrieti, ar saviem mantas un bērniem. Bet, ja neiznāk, ir jaunas attiecības un pie tam ļoti veiksmīgs. Tagad ar man viena pacienta aizlikās, kur pie skolotāja uz Spāniju 60 gadi. Un man viņa bija jāsapoš visādā veidā. Un visas analīzes un visu kaut ko, un aizlikās ar visām kāzām, ar visu kaut ko. Un tādas nav maz, tādas ir daudz. Tas ir diezgan tāds, izplatīts jau. Un par to arī nav domā, tāpat nekad nesaki nekad. Nē, nākošā, vienas durvis aizvēršās, lai viņš... Lai tas jūsu vīrietis dzīvo ar to jauno sievieti, kas viņu izmantos lielākoties, tāpēc, ka jaunas kuķīši ir diezgan, tā, viņi zina, ko viņi dara. Ir mīlestība, ir seks, bet ar seksu ir pamaz, vajag mīlestību. Un vajag to mīļumu, ko te Žagars teica, vajag. Jā. Un viņa kundze ar tur ne tos dēstu izvilkus ir, bet viņa zina, kā vajag. Nedarīt pār tam vīrietim, piepalīdzēt dzīvot. Jo šis ir tas posms, kas jums visām pienāks. Bet ņemot vērā, ka jūsu ķermenis ir izgājis apsties, uzreiz visas citas izmaiņas, viss kaut kas ir. Mēs esam varonis, bet vienalga gala rezultāts ir par labu vīriešiem. Tāpēc mums jāpošās klāt un jāizdara viss tas, kas vajadzīgs. Un ir arī krēmi, visi seksam ir, un testosterona krēmi ir. Un kas tik nav? Tagad Austrālija doktori gribēja ienākt ar saviem testosteroniem un kas tur vēl, bet kaut kas tur atkal mūsu to valdību nenonāca. Tagad mums jau nav kārtīgi veselības ministri, tad ir grāmatvedi, tad ir pianists. Nē, tā ir nopietni. Kā var pianists Covid laikā vadīt veselību? Tas ir uzceļ mājas. Labi, tas viss ir tā. Nē, tā viņš ir. Pilnīgi, mēs kā ārsti zāles mums nedod nevienas normāls zāles. Mums dod tikai visas drazas, visas džedērikus, viss tāds, kas nav vajadzīgs. Cīnies vai necīnies, dabūni pa kaklu visu. Labi, ka mēs sakam, man ir Eiropas certifikāts, kāpēc man jādod tādas zāles, kas bija Krievu laikos. Tā viņš ir. Man kaut kas te krīt laikam ārā, bet nezinu. Tā, tas būtu viens. Un otrs, tā kā jau tās latviešu sievietes ir baigās, darba holiķes, karjeristes un tā tālāk, un viņam nav laiks. Es teicu, tev ir vīrs? Jā, ir. Kāpēc tā nav bērni? Man tur vajag dzīvokli nopirkt, man vajag to un to un to. Ja tu tāda esi, tad tavs laiks ir tik limitēts līdz 40 gadiem. Es biju kādreiz pret ulšanu.
iesaldēšana, bet tagad ļoti jēga. Ja tev 45 gados beidzot tas parādījies, tas princis ir, paņem savus iesaldētās olšūnas, kas pirmā reizē maksā 2000, un pēc tam katru gadu, tur, nezinu, pāris simts eiriki. Un viss. Un tavas olšūnas stāv iesaldēts, un tad tu paņem. Tā kā tev ulnītes nestrādā, tas nekas. Mēs ārsti jau mākam imitēt sievietē grūtniecības hormonus. Visus to iedot, to mēs varam. Bet olšūnu mēs vēl nevaram. Tātad tev personīgā olšūna, personīgais vīrs, kurš arī 90 gados var būt tēvs, jo viņam vajag 90, 85 gados jaunu olšūnu. Tā vai 40 gadīgā ne, bet jaunu olšūnu, jauns skuķis viņam vajadzīgs ir. Un kam te tagad bija 7. bērns piedzimis no dziedātājiem? Lūdzu, tas viss notiekās, tas viss ir pareizi. Tā olšūna, lai būtu. Un man vēl ir laiks? Man tur nav vairs laiks. Tā kā lūdzu, ejiet uz augstiem papēžiem, taisiet visas savas krunkas. Un ja jums nepatīk kaut kas seksā, mums jau ir monolīze. Es ceru, ka jūs zināt, kas ir monolīze. Tā ir lāzerterapija, diezgan nekaitīga, bišķi padārga, bet ir efekts. Meitenes saka, jā, ir sevišķi pēc dzemdībām, ka tur ir, vairs nav tik spoži un tik labi. To visu var izdarīt, jo pa visu ir padomāts. Hormonus mēs zinām, seksam mēs zinām, un mums ir jābūt, lai tas vīrietis būtu ar tevi apmierināts un priecīgs kā jaunībā. Viņš ir tev atnācis uz 45 gadiem, 50 tāds kā bija, 20 jau ne, bet 30, 40 gados, tu esi kūciņa vecāka. Pavisam. Un tāpēc jāsāk sevi glabāt ir jau no 40 gadiem, 45 gadiem. Es gribu divus vārdus vēl pateikt. Meitenes mīļās, es vēl gribu divus vārdus pateikt. To, ka tu kaut vai tev būs vecs olšūnas, man atnāk 45 gados, dakter, man vajag bērnu, man ir princis, man ir visforšu nauda ir. Olšūnas vecs, bet ja viņas tomēr man izdodas to grūtniecību dabūt 45, 47 gados, par to, ka būs Dauna sindroms, tas ir mīts, muļķības. 7, 8 nedēļās paņem 300 eirikus, citās valstīs to dod pa velti pēc 40 gadiem un nosaka visu karjotipu. Tur nosaka veselu plejādi. Ir lētais tests, kur 3 veidu chromosomas 21 un tādu. Un ir tādu pa 400 laikam, vai ne, visu. Un tad tev ir sirdsmiers. Tu zini, ja tavs bērns skolā nemācījies, tu viņu noper. Nevis tu baidies, vai viņam nav tik laba tā domāšana vai kaut kas. Un tā kā saudzējiet sev un priecājieties. Labi.